svētības, cienījamie radioklausītāji, un Dieva svētības patiešām ir, jo šodien ir žēlastības diena, un mēs varam būt kopā raidījumā, ja mani ļaudis pie mikrofona Tālvalds Talbergs, un šodien sveicinu studijā Mērsraga baptistu draudzes mācītāju Jānu Paulo. Labdien! Un luterāņu mācītāju Jāni Šmitu. Labdien! Šodien lasīsim pirmo daļu no Iesajas grāmatas 16. nodaļas, sākot ar 1. pantu. Sūtiet zemes valdniekam pienācīgas jēru nodevas no Selas pa tuksnesi uz Ciānas meitas kalnu. Kā iztrenkāti un projām lidojoši putni, kas izbiedēti no līgzdas, tā jutīsies Moāba meitas pie Arnonas upes brasliem. Dod mums padomu, esi mums par starpnieku, dari savu ēnu tumšu kā nakti pašā dienas vidū. Paslēp izdzītos, neizdod ienaidniekam bēgļus. Lai mani bēgļi apmetas pie tevis, Moāba, esi tiem par patvērumu no vajātāja. Jo, kad spaidītājs būs pagalam un postīšana beigusies, un postītāji būs izdīti no zemes, tad tronis būs nostiprināts ar žēlastību, un uz tā Dāvida teltī sēdēs ar paļāvību un uzticību apveltīts tiesnesis, kas spriež tiesu, aizstāv ļaužu tiesības un rūpējas par taisnību. Mēs dzirdējām par Moāba pārāk lielo lepnību, viņa uzpūtību un iedomību, pārgalvību un tukšo lielību. Brīnišķīga rakstvieta. Man ļoti liels prieks, Jāni. Man jāsaka, tā ir uzvārdā, jo divi Jāņi šajā raidījumā. Protams, es domāju, Jāni Šmit, ka tu esi šodien tieši pie šī raksta, jo tu esi bijis kā tiesību sargāšanas, bet cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs. Wow. Tātad tev ir zināms, kas ir taisnība un tiesnesis un tiesības un kā aizstāvēt faktiski. Gan vairāk par to otro daļu, par tām tiesībām un kā viņas aizstāvēt. Cilvēktiesību komisija nenodarbojas ar tiesāšanu. Labi, bet situācija ir šeit, pravietim tiek parādīta, situācija ir baisa. Kad mēs lasām un lasīsim vēl tālāk, tur vienkārši brīnišķīgi apkopa vīna laukus un dzied dziesmas, raža brīnišķīga, un tad pēkšņi atskan kara taura. Un tu dzirdi, nāk kara šausmas. Un visas skaistās dziesmas ārtrūkst, apstājās, nav vairs. Prieka nav vairs. Tas, kas nu pat ir bijis kā vērtība, tam vairs nav nekādas vērtības. Šodien mēs dzīvojam laikā, kad mums Latvijā mēs esam pasargāti no kara šausmām. Tāpat laikā nepārtraukti ko mēs dzirdam masu medijos par kariem, par to, kas notiek visapkārt mūsu tuvākajās valstīs, un vēl vairāk draudus, iebiedēšanas taktika visādā veidā, arī pret mūsu zemi, pret mūsu valsti. Un tad vienmēr domājot par to, kāpēc tas tā notiek, un šeit absolūti es netiesāju un negribu atrast kādu vainu, bet es gribu redzēt biblisko skatījumu, Dievu skatījumu, kāpēc tas tā notiek. Un man arvien vairāk un vairāk pamatojums ir šis 6. pants. Mēs dzirdējām par Moābu pārāk lielo lepnību. Visiem jau ir lepnība, kurš nav lepns. Atcerieties, savā laikā apostols Pēters
Arī tādā savā lepnībā, cilvēcīgajā lepnībā. Tu traks neesi Kristu, tu neej uz to Jeruzalem. Un Jēzus teica, atkāpies Sātan. Atkal savā veidā cilvēcīgais. Es pieņemu, Pēters bija īsts vīrs, tur nebija nekādas orientācijas blakus. Un viņš paņēma zobenu un klinkšs, tā precīzi nocirta auss. Un atkal stop. Nē. Tā cilvēcīgā it kā, es arī varu. Bet tas atkal nav kā pārmetums Pēterim. Tas vienkārši parāda to, tu varbūt nezini, cik tuvu klāt Jēzum. Bet tas vecais Ādams, tas man nāk visu laiku līdzi. Un tad es atkal, kungs, paldies, ka tu parādi to manu veco Ādamu un viņu nogremdē. Tāpat kā Pēters no sākuma iet pa ūdens virs Jēzum pretī. Un pēc tam vienā brīdī vecais Ādams sāk trīcēt un buļ. Aiziet. Bet mēs dzirdējām par Moābu pārāk lielo lepnību, viņa uzpūtību un iedomību, pārgalvību un tukšo lielību. Jūs, brāļi, arī to saskatāt, ka faktiski tautai problēmas ir ar lielību un ar visu to, ko tas ir Dievam nepatīkams. Kā gan nebūs tautai tāda modeļa, ja patiesībā mēs varam paskatīties uz savām draudzēm, uz savām konfesijām, paplatinot šo domu, vai tā mēs nelielamies bieži vien ar savām moderno vārdu lietošu slavdziesmām, ar ansambļiem, ar koriem. Teiksim, mani jau daudzus gadus šokē baptistu koru dziesmu svētki. Ko mēs esam izgājuši dziedāt, salīdzināties ar pasaules koriem, sacensties, nekad mūžā mēs viņus nepārspēsim. Tie profesionāļi, mēs esam amatieri, tā vienkārši runājot. Senie aizgājuši tie dziesmu svētki, kad mērķis bija auditoriju, kas klausās, dabūt tur priekšā uz ceļiem. Tā nav lielība. Es lielos ar mākslu. Bet es aizmirstu, ka ja es kaut ko varu, ka to man ir Dievs iedevis. Man gribās saukt tālu pagātni, cik reiz tavs tēvs mēģināja dziedāt lielības pēc. Tu jau kā maz puika atceries. Bet viņš tā dziedāja, ka šis 11-gadīgais puika Jeruzalem no tās dienas līdz šai dienai māk no galvas. Es saprotu, ka tā nav liela. Tā ir kalpošana Dievam. Tu pieskāries ļoti tā uzreiz uzšķērt ticīgos. Vajag jau parunāt par neticīgajiem. Nē, bet pareizi, Jāni, Paulo, man jāsaka, es pilnīgi tev piekrītu. Vārdu tieši nozīmē. Jo, ja nebūtu šis lielības žoks, gaisma pasaulē, uzpūtības žoks, iedomības žoks, pārgalvība un tukša, galvenais tukša lielība, tad sen jau mēs visi kliegtu, raudātu, sauktu uz kungu visas konfesijas kopā. Es te nerunāju par ekumēnismu, absolūti tas viss ir satanisms. Bet patiesā Dieva garā, ja mēs nāktu un būtu šie te mūri nost, tad mēs būtu kopā un sauktu uz Dievu. Jā, tas ir viens no tādiem būtiskiem, bet reizē arī smagiem jautājumiem, un nepavēlti atcerēsimies to, ka mēs lasām praviešu esejas grāmatu, kurš ir pravietis. Un pravietim, diemžēl, ir bijusi tā nepatīkamā misija iet un atgādināt tautai, Dievu tautai un visiem pārējiem par to, ka viņu rīcība nesaskan ar Dievu likumu. Tas ir pirmais un pats galvenais. Pravietis nāk tajā brīdī, kad tautā kaut kas nav kārtībā. Un mēs redzam visu šīs īpašības. Patiesībā mēs varam attiecināt, mans amatbrālis Jānis Paulo teica uz baznīcu, bet tikpat labi viņi jātiecina uz sabiedrību visu kopumā.
vektors vai centrs ir novirzījies uz cilvēku pašu, ne uz Dievu. Un no tā arī nāk šī lielība, nāk šī lielīšanās, nāk šī apgrieztā vērtības sistēma, dzīvošana baudās, kas vienā vārdā izsakoties nav nekas moderns. Mēs mūsdienās sakam, ka mums ir patērētājs sabiedrība. Lūk, vecajā derībā ir pilns ar šīs patērētājs sabiedrības modeļiem līdz tam brīdim, kamēr nāk šis sots. Bet, kas ir pats interesantākais, ka Dievs jau sūta šo pravieti sludināt viņu gribu, un viņš aicina atgriezties. Viņš dara to vairāk kārt. Mēs zinām, pat Bībelē ir vietas, kur ķēniņam tiek uzrakstīts priekšā dievvvārds ar priekšrakstu, un ķēniņš dusmās pasaka, sadedzinām viņu. Un nekas, un tomēr dievvvārds nepaliek tukšā. Dievs vēlreiz liek pravietim uzrakstīt, un kā rezultātā, pieņemot vai nepieņemot, notiek tas, kas ir. Un viena lieta, ko es gan šeit gribētu uzsvērt, to, ka mūsu mīļais debes Tēvs ir žēlīgs. Viņš vienmēr cilvēkam piedāvā izvēli. Viņš nesoda, viņš nāk un pasaka, ja tu ies pa šo ceļu, būs labi, būs svētība, tu tiks pasargāts, ja nē, ja tu ies pa otru ceļu, tu mirdams mirsi. Un atcerēsimies arī to, ka tā bija tāda savā ziņā Dieva providence. Dievs dodams savai tautai šajā gadījumā vecajā derībā šo aizsargājumu un svētību, tai pašā laikā ļaudams iznīcināt apkārtējās ciltis, tomēr patur pāris ciltis, ko viņš neļauj Izrēlam iznīcināt. Un šīs ciltis patiesībā ir kā tāda dieva rīks, kad tajā brīdī, kad tauta atkāps no dzīvā dieva, šī tauta uzreiz, šīs blakus tautas nāk virsū, un viņas paverdzina, un pat deportē un izsūta ārā. Kā tauta nonāk pie šīs atklāsmes, ja mēs esam Dievu bauslību mīdījuši, kā mēs esam apsmējuši pravieši, neesam viņus klausījušies, un pati atgriež pa to, ko arī kolēģis runāja, tad nāk šī svētība. Tad ienaidnieks nevis pateicoties tautas lielai varenībai un spēkam un armijai, bet pateicoties tam, ka Dievs visus šos ienaidniekus izdzen. Un es domāju, ka tas ir tieši tāpat mūsdienās. Redzēt to, ko tu arī minēji, ka mēs patiešām dzīvojam Dieva žēlstībā. Mums ir brīvība, kā kristiešiem mums ir iespējas brīvi sludināt evaņģēliju. Noiesim lejā, apstīsimies kristīgā grāmatveikalā. Gadus 30 atpakaļ par to mēs varējām tikai sapņot, un par vienu šādu grāmatiņu mēs varējām tikt deportēti un izsūtīt. Mums tagad ir, bet ne, mums vajag tā kā tur rietumos. Un pats pēdējais, ko es gribētu tomēr uzsvērt, Bībele saka vairākās vietās, bet vislabāk tas ir teikts psalmos, svētīga ir tikai tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu. Ja Dievs mums ir pirmajā vietā, ja mūsu dzīves mērķis ir viņu slavēt, viņu godināt un viņu vārdu nostiprināt sabiedrībā, es domāju, Dievs pasargās ar savu eņģeļu roku visas kara briesmas, visu pārējo. Bet ja mēs kaut ko citu ieliksim iekšā, diemžēl piepildīsies tas, kas ir rakstīts rakstos. Jā. Tu pieminēji kristīgo grāmatveikalu. Ne tikai, es teicu, nerunāju par kādu konkrētu, vispār. Mums te Rīgā ir laikam kādi 2, jeb 3, pie draudzēm vēl kaut kur klāt kādu mazīgu. Tad lielākie ir, es domāju, kādi 4, jā. Es tikai uzdodu jautājumu. Ja Jēzus tur ieiet iekšā, kas tur notiktu? Vai tas, kas tur viss atrodās, pagodina Dievu? Vai tas, kas tur viss atrodās, saskan ar viņa vārdu? Es tikai jautāju. Un te jau ir tas, kāpēc tam sodam ir jāiesākās pie pašu nama, respektīvi pie draudzes, pie ticīgiem. Jānis Paulo jau sacīja, kas tad organizē baptistu dziesmu svētkus? Pagāni? Absolūti ne. Kas organizē visādas pārējās vienalga, vai tie ir simpozija, kongresi, tagad ir modē. Un tikai atkal vāc kopā cilvēks. Un māca par tādiem līderiem, par šitādiem līderiem. Latviski tas ir līderīgs, bija savādāks. Līderis bija tāds, tagad mums ir pēkšņi viņš kļūs ļoti cienījams amats būt par līderi.
Bet pagaid, uz kurien tas viss ved? Kāpēc tas ved uz pazemību, lēnprātību? Jo, ja mēs paskatāmies vēlreiz 6. pantu, pārāk lielo lepnību. Kas ir pretstats lepnībai? Pazemība. Tas ved uz pazemību, viņu uzpūtību un iedomību. Kas ir pretstats uzpūtībai un iedomībai? Lēnprātība. Pazemība, jā, mēs jau sacījām. Pārgalvība un tukšo lielību. Kā tur bija? Kam Dievs visvairāk turās pretī? Lepnajiem, bet pazemīgiem viņš dod savu žēlstību. Tieši tā. Tad, brāli, labi, atstāsim šobrīd sabiedrību. No vienas puses sabiedrība ir stulba un akla, kas neko nezina. Un mēs nevaram viņai neko pārmest, tāpēc, ka viņa stulba un akla ir tāda, tāpēc, ka viņai nav izglītības, nav redzes, nav garīgās redzes. Bet, brāļi, mums tā ir, draudzēm ir garīgā redze. Ir. Vajadzētu būt. Vajadzētu būt, jā. Tāpēc mēs esam... Un tad, ja pie mums sāk parādīties tas, kas ir pasaulē mīļš, populārs. Piedodiet man, agrāk skolā daudz ko pateica, tu nedrīkst nest uz skolu. Vienalga vai kaut kādu priekšmetu. Es savā laikā atceros Lodīšu pildspalvu. Es nedrīkstēju nest uz skolu. Sabojās rokraksts. Savu taisnību arī ir. Bet, tas tā. Bet tu uz skolu arī nedrīkstēji nest kaut kādu ļaunumu. Tu nedrīkstēji nest uz skolu arī slinkumu. Tu nedrīkstēji nest uz skolu vēl daudz ko. Tu nedrīkstēji nest uz skolu nepaklausību. Tev vienkārši paņēma un ielika stūrī. Vai tu būtu paklausīgs, audzināja tev. Paskatieties, kas šodien. Šodien skolas ir, vismodernākā skola ir ar mācību iekļaujošana. Tas jaunais, skaistais termins - iekļaujošā. Un tad tajā iekļaušanā mēs iekļaujam absolūti visu. Visus mēslus, sūdus, kakas, miroņus, visus. Piedodiet par šo leksiku, bet redz, kur iekļauj. Un tagad jau skolā tiek audzināts bērns šajā te sūdžķups faktiski atmosfērā. Un tad nav brīnums, paskaties, pat blakus valstī, Igaunijā. Izcili skolotāji. Kam bija arī godu nopelna skolotāji Igaunijā. Vienkārši tā viens bet ko mēs atkal vainojam šo te vienu? Paši jau sabiedrība ir vainīga. Jo interesanti, ka tur palas vairāk iepazīstās. Pirms tam jau bija satraukums, pirms tam jau bija simptomi, pirms tam jau bija brīdinājums. Kaut kas ir jādara, jāierobežo šie te, kā viņas tagad sauc, jaunais vārds, viņš vairs nav huligāns. Hiperaktīvs. Hiperaktīvs, paldies tev. Redz, huligāns pārtaps par hiperaktīvu. Tas nekas slikts. Nekas slikts, hiperaktīvs, jā. Pārāk aktīvais. Jā. Bet patiesībā viņš ir huligāns. Un paskatieties, kur aiziet, ka faktiski tauta iet bez bijības iepratim Dievam. Bet te man ir viens cits jautājums. Mūsu latviešu tauta ir stulba un akla. Paklausies, cik ir katoļu baznīcā, cik ir luterāņu baznīcā, cik ir baptistu baznīcā, cik ir adventistos, vasarasvētkos, harizmātos, pareizticīgajos, vecticībniekos. Saliksim visus kopā šos te reģistrus, jeb tos baznīcas grāmatas, saliksim kopā. Vairāk būs ticīgo nekā iedzīvot. Jā.
Apmēram. Un tad mēs šeit varam runāt par tumsonību, nezināšanu, jeb tā ir apzināta rīcība, es daru tā, kā man patīk, un man nospļauties, ko Dievs tur grib. Tur ir viena lieta, ko mēs kā kristieši patiesībā apgalvojot to, ka mēs ticam svētajiem rakstiem, vienīgi svētie raksti mūsu mērauku, un mēs kādreiz ļoti maldamies, vai arī negribam to redzēt. Kad mēs skaitam, sāksim ar tēvreiz, mēs sakam, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā virs zemes. Bet tajā pašā laikā mēs iekšēji domājam, kaut tas būtu mans prāts. Dievs pasaka no tava prāta, lai man būtu jāiet ciešanās un tam līdzīgi. Un arī tāpat par lietām, ko mēs vērtējam. Mums ir dots izvērtējums, un tāds izvērtējums, un ir apsolījums, ka mēs pat eņģeļus tiesāsim. Bet mēs nekad neuzdodam šo jautājumu. Jā, ārēji cilvēks saka, jā, kristīgs, pazemīgs, ticīgs, iet baznīcā un tam līdzīgi. Bet pestītājs jau nesaka, mums būtu glītiem kristiešiem. Viena lieta, ko viņš katram saka, sākot no mācītāja, beidzot ar vienkārši draudzes loceklis. Tavs uzdevums ir nest augļus. Un ja šie augļi nav, tad tu neesi tas īstais koks. Tu esi patiesībā tas sliktais koks. Un pēc augļiem mēs ļoti daudz lietas varam izvērtēt. Bet arī otra lieta runājot, es domāju, atkal pajautāsim to jautājumu, to, ko mīļais amatbrālis teica no sākuma. Vai visa centrā kristīgai draudzei ir mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus? Vai pirmā vietā mums ir pavēle? Ejiet un māciet un dariet par mācekļiem, kristīdam, un ne tikai nokristīdam un pamesdam, bet mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Ja tas tā nav, tad patiesībā mēs sacenšamies, kuram skaistāks skors, kuram lielāks svētdienas skola, kur mācītājs skaistāk runā, kuram ir labāk sakramenti trauki, un, protams, ir jau ko salīdzināt, kuram ir modernāka baznīca, kurā cilvēki nesals. Bet jautājums aiz tā visa, kur paliek to, ko tu jautāji, mūsu kungs un pestītājs. Vai viņš ienākdams iekšā šajā draudzē vispār tiks sagaidīts? Un ja tas tā nav, tad patiesībā velta ir šī darbošanās. Velta. Un tā mēs varam nonākt līdz tam, ko tagad pasaulē, tālis pabeigšu domu, ko tagad domā, kādā veidā, lai novērstu konflikts, kas parasti rodas tādēļ, ka konfesijas ir dažādas, tādēļ, ka reliģijas ir dažādas, tādēļ, ka dieva izpratni ir dažādāk. Mums ir jāatmet viss tas, kas šķir, un būsim kopā vienādi domājošie cilvēki, kas sapulcēs un viņi jūtās komfortabli. Emergent Church, jā, brīnišķīgi. Labi, apvienotā baznīca, tas latviski saucās. Bet tu sacīji, jā, ka mēs, bet saprot tas, ka mēs to visu tā viegliprātīgi darām, tas taču ir bīstami. Protams, un es gribētu teikt, mēs nevaram, man vienreiz viens amatbrālis pamatot atgādināja, un es domāju, ka viņš arī tagad klausās, mēs nedrīkstam vispārnāt vārdu visi. Es zinu, ka tu to nedari, es zinu, ka es to nedaru, es zinu, ka ir daudz godprātīgi kristieši un mācītāji, kas to nedara, bet liela daļa to dara. Atcerēsimies, Dievvārds ir dzīvs un apusē griezīgs zobens, un viņš nekad neatgriež tukšā. Ja draudze pilnvērtīgi kalpo, ja centrā ir Kristus, ja pareizi tiek pasludināts Dievvārds un izlīdz sakramenti, tad, un ja pielūdz debes tēvu Jēzus vārdā, kaut 2 vai 3 tur būs. Tur būs dzīvība, debesu valstība, tur būs tā sēkla, kas iemest iekšā. Pasaulē vienalga kaut kur citur nesīs augļus, bet ja tas tā nav, tad paliek vārds līderība. Es esmu par vienkārši līderību, arī vadīšanas mākslu, bet atcerēsimies, ka Jēzus taču dod arī mūsu parametrus. Tas, kurš grib no jums būt līderis, kurš grib būt pirmais, lai pēdējais un visu pārējo kalps. Un uzdosim jautājumu paši sev, vai mēs daudz tāds līderis esam redzējuši? Nav tāds latviešu vārds, piedod, līderis. Vadītājs. Pareizi, beigsim šito te ākstīšanos. Līderis un tur drogas un tur vēl nezinu kas. Tas ir vienkārši jā, vadītājs, jeb sauc vienalga. Labi, bet Jāni, tu esi Paulo Jāni, tu esi Mērsraga Baptistu draudzes mācītājs. Tu jau esi cik, man liekas, kad kāds 30 gadus, ne? Daudz nav, 34. 30, tā gandrīz uzmanē. Un ja tagad salīdzina šos te gadus, sabiedrība
Es atceros ļoti labi brīvības laika sākumu 90. gadi. Ja nemaldos, tur vēl bija pie kultūras nama bija arī estrāde blakus. Tagad jau viņi jau ir nojaukta un sabrukus laikam bija, es nezinu kā. Arī kultūras namā. Es pats esmu tur bijis ar koncertiem. Pats zinu, kā deksme bija. Es zinu tavos dievkalpojumos, kā cilvēki nāk un deksme. Šobrīd tu redzi šo deksmi? Kāda varētu būt deksme no, teiksim, no ārpuses ļaudīm, ja principā draudzes locekļi nāk uz dievkalpojumu, ir tāds labs latviešu vārds – atbiķi svojo время. Atsēdēt savu laiku. Tas ir ieslocījuma termins. Ievilkt ķeksīt. Jā. Tā pavisam godīgi runājot. Ja tur kāds vēl dzied, tad viņš dzied, bet viņš tā dzied ar zobu sāpēm. Jā, es ļoti skarbi runāju, bet tā ir patiesība, un diemžēl tā nav tikai mans draugs. Tavuprāt, kāpēc nedeg sirds? Kāpēc vairs nav tā dzirkstele? Kāpēc? Brīvība. Tu piedod, man ir jānāk atkal, lai Mērsraksts ir slēgtā zona. Droši vien. Atceries, kā vecos laikos man ir stāstījuši, kā Mērsraksts caur mežiem lavījās, lai tikai Kolkā un Rojā, kur tur bija dievkalpojumi, lai tur nonākt. Un čeki bija aiztaisījuši visus ceļus ciet, un pēc tam gaida, neviens nebrauc. Un ticīgie smuki bija savas mašīnas atstājuši kur tur, un pa apvadu ceļiem smuki. Baznīca stāvgrūdām pilna čekisti pienāk klāt, skatās. Viss ir. Labi, tas ir humors, tas ir viegli tagad to stāstīt. Bet tad, kad tu tajā esi iekšā, un pēc tam tev tie čekisti gaidīja, ka beigsies tas dievkalpojums, un gāja tev līdzi uz mežu, kur bija atstātas mašīnas, tajā laikā jau nebija daudziem mašīnas, pierakstīja numurus un pēc tam sauc uz pretināšanu. Tas ir viss baiss, bet kas tad atkal ir vajadzīgs šie laiki? Es Bībelē to atkārtot redzu, ka Izraēlim tā bija vajadzīgs, kad sāk nieru taukos apviļāties Dieva tauta. Dievam vajadzēja, kā brālis teica, ļaut apkārtējām tautām paverdzināt. Un es savā draudzē nevienreiz brīdinu, es saku, mīļie, ja mēs neattapsimies, mēs visu piedzīvosim, bet droši vien vēl smagākā kārtā. Ja? Un pats uz sevi skatos, tas nozīmē, ka nevis es aušu kājas, lai skrietu uz Ameriku vai kur pasaulē būs tā labā vieta, kur nebūs problēmas, bet kā es tajos grūtajos laikos palīdzēšu savai draudzēji atkal atgriezties pie Dieva. Nav cita ceļa, jo šobrīd Dievs reāli arī ticīgajiem ir dolārs. Vienalga. Es tikai nosaucu tā lielākā tauta. Ja? Kur var nopelnīt, un kur ir Bībeles studijas, kur ir mēģinājumi, kur ir dievkalpojumi. Tas nekas, kur var nopelnīt. Parādiet man ticīgo, kurš tā nedomā. Ja? Un vai viņiem nav teikts, vai nav mācīts, vai viņi nav redzējuši, ka var dzīvot savādāk. Bet ir izdevies. Sātanam ir izdevies mūsu ļaudis pārpirkt. Un es nebaidīšos teikt, kad arī dažs no mācītājiem krīt iekšā, lai cik tas nebūtu sāpīgi. Zini, nāk atmiņā tāda veca baptistu dziesma. Man liekas, luterāņi arī dzied noteikti viņu. Paturi acīs Jēzu. Jā. Tu viņu noteikti arī zini. Bet redz, tas ir ļoti grūti. Paturi acīs Jēzu. Šodien jau vairs viņi nedzied. Mēs šādi tādu dziedam. Jā, labi. Šodien es neesmu viņu ilgi dzirdējis. Paturi acīs Jēzu. Es esmu jau piemirsis tos pārējos vārdus, bet brīnišķīgi dziesma. Šodien ir tas fakts, ko es sev pret acīm nolieku un ko es paturu.
Man daudz, kas, protams, zib šodien gar acīm, bet ko es paturu? Un tas ir fakts, ko tu sacīji, nu pat, kur var vairāk nopelnīt, kur ir lielāka alga. Kāpēc man te... Tagad jau vienalga, tu vari maksāt kristīgajā darbā, kristīgi darba darot, tu vari maksāt algu, un vienalga skatīsies, kur es varu vairāk nopelnīt. Čau, un es aiziešu labāk uz to firmu. Kas nosodāms? Nav nekas nosodāms. Bet tāpat laikā es tā iedomājos, vecajos padomu laikos, vispār, lai varētu algotu kristīgo darbu darīt, kaut kāds vispār sapnis, kungs mīļais debesis kaut kur. Bet man tā ir viens cits jautājums. Jūsuprāt, kas šobrīd būtu jādara? Nu labi, mācītājiem vajadzētu mainīt, es domāju, daudzus tematus. Es zinu, ir mācītāji, kuri sludina to, ko saka Dievvvārds, bet liela daļa ir, piedodiet, brāļi, bet es par jums to nesaku, bet vienkārši pļāpā. Kaut ko pa nedēļu redzējuši panorāmu, pēc tam ir vakara ziņas kaut ko, pēc tam tur Šekspīrs un vēl kaut ko, un tad to visu saliek kopā zem viena kaut kādu pantu. Es pats esmu dzirdējis tādas svētrunas. Piedod, es negribu nonicināt svētrunu. Tā nav svētruna. Tās ir pļāpas no kancels. Labi, bet mācītājiem ir jāmaina. Bet kas tautai, kas ticīgajiem būtu jādara jūsu prāt, lai mainītos tas? Lai mainītos Dieva attieksmi pret saviem ļaudīm? Pirmais un pats galvenais, mums ir ļoti liela pieredze baznīcas vēsturē, un mēs zinām, ka tieši šādu laiku varbūt kā tagad ir bijuši daudzkārt. Ja? Ir jābūt tam, kas sludina Dievvvārdu, ir jāapzinās viena lieta, jāmācās no ticības tēvam, un es domāju, katrā konfesijā tāda ir. Luters, Kalviņš, ja, tur katoļu baznīcai, tur arī tur ir pietiekoši liels spīdekļi adventistiem un pareizticīgiem, ka tieši šajā brīdī ir jāapzinās viena lieta, ka viņiem ir jāsludina un jāmāc viss tas, ko viņi redz šeit visapkārt. Nevis no Delfiem vai TV Net un Apollo paņemts lietas, kur beigās tiek, kā sacīt, piekarnāts Dievvvārds, ja, bet Dievvvārda gaismā jāsludina un jāmāc šīs lietas. Jo draudzes locekļiem ir nepieciešams vadlīnijas. Jo iznāk savādāk tā, baznīcā mēs visi esam ticīgi, izējam jau pa baznīcas durvīm, un mēs dzīvojam pēc citām paradigmām, un atkal mēs jau varam vainot tos draudzes locekļus, bet mācītājiem ir jāmāca, jādod vadlīnijas. Viņš nevar līdz pēdējiem pateikt, tagad rīkosies katrā situācijā tā vai tā, bet viņam ir jābūt vadlīnijas, un arī tādai ticīgai sirdī, lai izšķirīgā momentā viņš saņemtu atbildi no Dieva. Otra lieta, ko es gribētu teikt, acīm redzot, tautai ir jāizaug līdz tam, gan ticīgai, gan neticīgai tautai. Un šajā gadījumā es gribētu tomēr teikt, ka vecā derība, tieši ebreju tauta mums ir pa paraugu. Ja visām citām tautām ticība bija kaut kāds prātuļošana, kaut kāds ezotērisms, mistērijs un tam līdzīgi, ebreju tauta ļoti labi saprata no savas pieredzes, uz savas ādas. Ja tu klausi Dievu balsī, tas notiek, un ja tu neklausi, tad notiek arī tas, pēc kāda laika, un tu to saproti, ko tu esi atmetis. Ir jābūt šeit dzīvai pieredzēji, ka es nevis lūdzu kaut ko, kas tur ir augšā, tur virs griestiem, varbūt tās lūkšanas nepaliek, tur aiziet kaut kur augšā, bet tas ir mans tēvs debesīs, kurš ir sūtījis savu dēlu, kurš nav atstājis mani vienu pašajā pasaulē, kur ir tik daudz izaicinājumu, bet viņš ir sūtījis palīgu, kas dos visas lietas, skaidros visas lietas, un dos arī spēku pastāvēt un tam līdzīgi. Un tādā vienkāršā veidā, kā bērniem, mums būtu jābūt šai izpratnē, jo Dievvvārds ir ļoti vienkāršs. Ļoti vienkārši, ļoti saprotams, un, protams, ja mēs negribam viņu saprast, tad mēs vienmēr atradīsim iemeslu, kādai to nedarīt. Bet otra lieta, kas ir pats galvenais, kāpēc es minēju par šiem augļiem, atcerēsimies, ka Luteram kādreiz bija ģeniāla tēze, kas ir Dievs? Dievs ir tas, uz ko tu paļaujies, uz ko tu ceri un sagaidi visu to labo savā dzīvē.
Ja tas Dievs ir trīsvienīgais Dievs, tev patiesais Dievs, un tad taps pestīts. Bet ja nē, ja tā ir kāda cita lieta, tev ir ēlku Dievs, maldu Dievs. Un te es domāju, te ir jāaiziet, pa prioritātēm, tas, kas manā dzīvē, katram sev jāuzdod, nevis jāvainot ar otrs, ka draudzes loceklis kaimiņš ir bezdievs un viņš neiet uz baznīcu, viņš, protams, dzīvo nekristīgi salīdzinot ar mani. Tā mēs nonākam farizējismā. Bet, ja es gribu mainīt pasauli, un tā, es teikšu tā godīgi, jau gadus 10, man ir šī atziņa, man nav jāmaina citi. Man pirmkārt jāmainās pašam. Jo, ja es pats neesmu kā liecība tam, kam es ticu, tas veltīgi ir sludināšana. Pirmkārt, un galvenokārt, es domāju, un tas ir būt dzīvam kristietību, jeb kā savā laikā Mežparka baznīcā bija tā ļoti laba formula. Kas tad ir ticība? To, ko Feldmans teica, ticība ir dzīva ticība dzīvajam Dievam, kas ir, redz, darbojās un kas valda pār visu pasauli. Tā ir ticība. Nevis labi iemācīts formulas vai vārdi. Jā, es pilnīgi viennozīmīgi piekrītu līdz šim visam teiktajam, un vēl kā tādu nelielu papildinājumu gribu pielikt klāt. Man grūti pateikt šoreiz par citām draudzēm, bet savējais redzu, ka mēs esam stipri paguruši sarunai ar Dievu. Vienkāršai, bet dzīvai sarunai. Un es šeit tekstā 3. pāns, 4. Lai mani bēgļi apmetas pie tevis, Moāba. Tā ir lūkšana šī tulkojumā it kā pie Moāba, bet, ka mēs skatāmies jauno tulkojumu, skatāmies Gliku un kādu krievu King James tulkojumu, ja, tad nevis pie Moāba šī lūkšana griežās, bet pie Dieva par Moāba tautu, neticīgo tautu, par kādiem šīs tautas bēgļiem. Dievs pasargā viņus. Un vai draudzei šodien nav jāaktivizējās lūgt ne tikai par mani, bet par tiem kaimiņiem blakus, par darba biedriem, skolas biedriem, kas šodien visi nezina, televizorā skatās, radio klausās, vai rīt šaus, ja? Tā visur ir. Kurš tad ienesīs mieru un kurš tad palīdzēs vērsties pie Dieva? Ar vārdiem, es domāju, mēs daudz nepanāksim, bet ja mēs varēsim ieaicināt Dievu, tad viss, kurš var pret Dievu, ko neviens, Putins, Obama, nav neviena, kas var pret Dievu. Varbūt es papildināšu vēl tur pāris lietas savu kolēģi teiktiem. Redziet, ir arī tā viena lieta, pa ko mēs arī vismazāk domājam mūsdienās, un ir tieši baznīca. Mums ir jālūkojas uz šo pasauli ar Dieva acīm. Nevis otrādāk, ja, ka mēs Bībeli atstājam, tur ir svarīgas doktrīnas, tur ir kaut kādas svarīgas lietas, kas pamato mūsu doktrinālos pamats, kādēļ mēs esam tādu un esam savādāk no citām konfesijām. Nē, tas ir dzīvais Dieva vārds, kurā ir atbildes. Un ja mēs to nedarām, tad mums nav arī drošības. Bībele runā ļoti daudz par cilvēciskām lietām, par bailēm, par to, ko cilvēki dara un ko viņi var piedzīvot, bet te pašā laikā kādreiz aizmirstam, ka tur vārds nebīties ir minēts vairāk nekā 564 reizes. Līdz ar to tas nozīmē, ka Dievam šis jautājums cilvēku bailes, neziņas un vispārējais ir ļoti aktuāls, un viņš dod atbildi. Nebīsties, tici vien, nebīsties, es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs, es tev arī stiprinu, uzturu un pasargu savas taisnības labo roku. Viss, tur tev ir atbilde, kur tev meklēt mieru, bet ja tu slēgsi internetu vai mēģinās mieru atrast televizorā, nebūs viņš. Nebūs. Tas ir citas kultūras, vai pareizāk sakot, kā mūsu mācītājs Rolands Eimans teica, masu mēdī, tie, acīm redzot, ir šie jaunā laikmeta priesteri. Ja? Kur raksts mēs nezinām, mēs nesaprotam arī, uz ko viņi ved, bet mēs redzam, ka viņi spēj iedarboties un mainīt cilvēku vienā mirklī. Jā. Taisnība, ko jūs sakat. Man visu laiku ir viena doma. Kad pēdējo reizi Dievu tauta, šeit es domāju, mēs visi kristieši, nometīsim lepnību
sanāksim kopā un pasludināsim patieso grēku nožēlas dienu, jeb, ja ir vajadzīgs nedēļa. Piekrītu. Es piekrītu. Mums, ticīgajiem, ir jāatgriežas no grēkiem. Ja tas nenotiks, brāļi, būs šausmas. Es to saku ar visu atbildību. Ja tas nenotiks, ja mēs nenāksim, nevienosimies kopā un šeit, ja mēs nebūsim kopā visi, ne tikai konfesijas vien, bet ticīgie, krievi, latvieši, poļi, baltkrievi, vienalga, kas šeit dzīvo Latvijā. Ja mēs nenāksim kopā un nenožēlosim grēkus, nenožēlosim to, ko varbūt viens pret otru esam aprunājuši, ja nenožēlosim to lepnību, faktiski lepnību. Es piekrītu, Jāni, cik tu teici, 360? Ne, vairāk, pa 500. Jā, 500, labi. Tas ir vairāk nekā gadā diena. Es tev piekrītu. Un paskaties, faktiski ar šo te cilvēks tiek ieejāts. Nu, tu esi bērnībā nokristīts, piedod luterāņi, piedodiet katoļi. Es, kur ir bērnībā nokristīts, ne īsti sajēga neko nesaprot, man ir visi šie te 500 apsolījumi. Un es mierīgi klik, dzīvoju tā, kā es gribu. Piedošanu. Man ir apsolījumi. Es jau esmu kristīts. Jā, tas kungs jau ir žēlīgs. Un iet uz seko. Un iet uz elli, pa taisno. Patiesa nožēla. Kur tā ir? Jā, arī ar asarām. Šeit, ko Sātans to tikai mēģina teikt, vajag piedot un nezinu, pa ko lai piedod. Dievs gaida, ka tu nāksi un viņš grib tev piedot, bet viņš gaida un tev saka, ka tu atnāks un pateiksi, par ko lai es tev piedod. Ja tu esi tādā augstprātībā, ka man nav ko piedot, un dzīvo, tad turpin šodien entie ticīgie dzīvo tādā stāvoklī. Domādami, ka viņi ir atpestīti, domādami, ka viņi ir baznīcā, domādami, ka viņi ir draudzēs, domādami, ka viņi ir kalpošanā, un patiesībā ir tālu prom no Dieva. Fakts. Un tad nav brīnums, ka vairs neizšķira. Mierīgi var aiziet tie paši, kas dzied baptistu dziesmu svētkos. Tie paši var mierīgi aiziet uz lielajiem pasaules Latvijas dziesmu svētkiem un dziedāt pērkonam un saulītei un visiem pārējiem dieviņiem par godu dziesmas ar to pašu muti. Un tā mēs brīnīsimies, ka uznāks bēdu laiks. Mums ir vajadzīga nopietna atgriešanās, jo šobrīd vairs nesaprot. Piedod man, brīžiem es redzu, nesaprot ne bīskapa līmenī un nesaprot arī pāvesta līmenī. Totāli viss ir sajaukts. Kamēr nebūs šī patiesā grēka nožēla, kamēr nebūs patiesās gara acis atdarītas vaļā, lai saprastu to, nevis lai darītu tikai dēļ naudas, jeb popularitātes, jeb tāpēc, ka sabiedrībā tā visi dara, kamēr tas nebūs noticies. Ir Bībelē, vecajās Bībelēs ir viens tāds vārds – vai. Vai. Un tajā vai es pat viņu nespēju izteikt. Tie ir vaidi, tās ir briesmas, tās ir bailes, tās ir bēgulošanas, šausmas, tās ir... Un kāpēc? Ne tāpēc, ka bargs ir Dievs, bet tikai tāpēc, ka Dievs ir taisnīgs. Un viņš saka, mīļie, atgriežaties. Ja mani ļaudis, kas pēc mana vārda saukt, atgriezīsies, zemosies, es dziedināšu viņus, piedošu viņiem, es dziedināšu viņu zemi. Visu. Kamēr mēs te skrienam pa labu, pa kreisi, meklējam nezinu ko, kādu sadraudzību ar pasauli, kādu popularitāti, kādu vispārējo. Viss, mēs esam pazaudējuši Dievu žēlastību.
taisam nezinu kādas evaņģelizācijas dievkalpojumus, un no tā čiks. Piedodiet. Es varbūt par skarbu to saku, bet man ir šī sāpe. Es negribu, ka Dievam ir jānāk ar kādu citu tautu kā rīksti. Es negribu. Bībelē tas ir rakstīts. Viņa ir manās rokās rīksti. Un tad mēs kliedzam un bļaujam. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, cienījamie radioklausītāji. Zemosimies tā kunga priekšā un lūksim, lai viņš piedod. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mūs atļaus. Visu labu.